Šodien ciemos atnāca Arturs Valters Freibergs, kurš pastāstīs par to, kas ir administratīvas tiesības. Administratīvās tiesības ir mums apkārt. Administratīvās tiesības būtībā ir visur. Remonts notiek, tas arī ir administratīvas tiesības, jo būvvalde iedot atļauju šai darbībai. Arsenijs jau tieši pareizi arī pateica. Vēl viena interesanta lieta. Cietums slimnīcā netika izdota zobu protēze. Administratīvas tiesības diezgan tagad izplatīta mūsu praksē, un tad varēsim noteikti jums palīdzēt. Arsenijs vēlas jums sniegt tikai labāko juridisko palīdzību. Sveiki visiem! Šodien mums ir trešā mūsu podkāsta epizode. Jurists Arsenis Hostvejs. Šodien ciemos atnāca Arturs Valters Freibergs, kurš pastāstīs par to, kas ir administratīvas tiesības. Sveiki! Labdien! Jā, tad īsumā par sevi 30 sekundes. Labdien, mani sauc Artūrs, man ir 29 gadi un šobrīd es nodarbojos ar jurisprudenci, iegūst arī jurista kvalifikāciju. Un tas, teiksim, man ļoti patīk jurisprudence, man ir gods palīdzēt galvenokārt, kāpēc es to daru, galvenokārt, lai palīdzētu cilvēkiem. Cits starpā Arturs arī sadarbojas ar mums un sniedz vairākus pakalpojumus mūsu klientiem. Tad varat sīkāk varbūt pastāstīt, kāpēc izlēma sadarboties tieši ar mums un kādas lietas pārvaldiet, par kādu jomu un kādus dokumentus sagatavot vai konsultācijas tas bija? Jā, tad man vislabāk patīk tieši nodarboties ar administratīvajām lietām. Vienmēr esmu, teiksim, vēlējies praktizēt jurisprudenci, un tā vēlme praktizēt jurisprudenci primāri rodās no tā, ka es vēlos palīdzēt cilvēkiem, jo, teiksim, administratīvās lietas ir iespējams vienas no visplašākajām lietām, un, teiksim, cilvēkiem mēdz būt ļoti daudz un dažādas administratīvas problēmas. Visvairāk šīs administratīvās lietas ir skatītas tieši sociālo nodrošinājumu jautājumā. Ja, teiksim, mēs katrs esam saskārušies ar pensiju lietām, ar pabalstu lietām. Tagad Arturs atnāca pie mums, un tas ir gan klients no Ņujorkas, ASV, tur bija jautājumi par pensiju. Arī piemēroja starptautisku līgumu ar Krieviju, un tur bija arī kaut kas no ASV jūs novērtēt. Pēc tam kādas lietas vēl bija satversmes tiesa, iespējams tas pieteikums konsultāts par to, ka pensija ir pārāk maz vai formula, ir prettiesiska. Tā kā, jā, tad diezgan plaši pastrādājam tās administratīvas tiesības. Kas ir tas administratīvas tiesības, varat pastāstīt sīkāk. Tā kā ikdiena viņi ir visur, kad cilvēks grib dabūt bezdarbnieku pabalstu, tas ir administratīvas tiesības, kad cilvēks grib samaksāt nodokli, tas ir administratīvais arī procesa iestāde. Un ne visi to zina, bet tas visu laiku ir apkārt. Sanāk pat iela, kad ir dibināta, tur kaut kad remonts notiek, tas arī ir administratīvas tiesības, jo būvvalde iedot atļauju šai darbībai. Un tad, lai jūs varētu droši pastaigāt pa mūsu Rīgas ielām vai citur. Jā, Arsenijs jau ļoti pareizi pateica, administratīvās tiesības ir mums apkārt. Administratīvās tiesības būtībā ir visur, un vienmēr, kad persona vēlās saņemt kaut kāda veida atbalstu, atļauju, teiksim, formulējumu, ja, piemēram, dažāda veida pabalstus, dažāda veida, teiksim, arī lēmums no, teiksim, ja jums arī ir ģimenes strīdi, ja, arī tur neiztiek bez administratīvām tiesībām. Kas īsti ir administratīvās tiesības? Administratīvās tiesības ir būtībā, tās ir valsts izpildvaras darbības. Ja? Tās ir izpildvaras darbības, kurās, teiksim, valsts ir tā, kas izdod kaut kādu veidu lēmumus, kurus tad personai atbilstoši administratīvajā tiesā ir tiesības apstrīdēt. Ir tiesības apstrīdēt, un šādu apstrīdēšanu var veikt administratīvajā tiesā attiecīgi uz trīs veidu pamatiem, proti pārsvarā ir administratīvi akti, ja, tie ir administratīvi akti, kas tiek apstrīdēti administratīvajā tiesā, bet tā var būt arī faktiskā rīcība vai publisko tiesību līgums. Ja, teiksim, administratīvā tiesā arī ļoti daudz publisko tiesību līgumu tiek apstrīdēti, dažādi iepirkumi, arī tas ļoti bieži nonāk administratīvo tiesu jurisdikcijā. Jā, bet no sākuma tā apstrīdēšanas kārtība ir, lai iestāde tomēr varētu savu kļūdu izlabot uz tā pamata, ka augstāka iestāde, kas ir, piemēram, bija tas ar ģenerāldirektoriem vai ģenerāldirektors kādreiz iespējams būs, un tad arī citi tur priekšnieki, vadītāji, tā kā viņi pārbauda ierēģņus, kā viņi strādā, un tad var arī atcelt vai atzīt par prettiesisku. Un pēc tam, ja tomēr nepienākas tas labums, tad var iesniegt to pieteikumu administratīvajā tiesā. Jā, tieši tā. Tad Arsenijs ļoti pareizi pateica.
Proti, vienmēr šī kārtība ir tāda, ka tad, kad iestāde izdod lēmumu, tad personai ir pienākums viņu apstrīdēt augstākā iestāde, varbūt arī amatpersona administratīvā procesa likuma izpratnē. Piemēram, tieši tā, vidu lēmumi ir viena no visbiežāk apstrīdētajiem lēmumiem, tie var būt dažādi auditi, un tad personai ir tiesības apstrīdēt, piemēram, tā var būt juridiska persona, tā ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu vidi ģenerāldirektoram. Par to pienākumu arī tas ir tiesības, tiesības nevis pienākums, bet no otrā aspekti, par ko mēs arī filmējam video, gan Satversmes tiesas, gan augstākas tiesas praksē ir atzīts, ka tiesības jāizlieto aktīvi, līdz ar to tas gan tiesības, gan pienākums. Tas nozīmē, ka, ja jums ir tiesības pārsūdzēt, jums noteikti to ir jāizdara. Ja to neizdarīs, tad termiņš ir nokavēts, un pēc prakses, ar ko mēs sastapāmies, viņš nebūs arī atjaunots, ja nebija nekādi objektīvi šķērsli, kā smaga slimība vai tur tehnisks kaut kādas problēmas, iespējams tur ar reparakstu vai kas pašlaik mums bija ar dokumentu piegādi martā. Tā, principā tā kārtība ir saprotama. Faktiski rīcība varbūt tad sīkāk par to faktisko rīcību, kas tas ir un kādas obligātas pazīmes. Pirmkārt, publiska. Faktiskā rīcība būtībā ir. To ir dažkārt diezgan grūti nošķirt no administratīvā akta, bet atšķirība starp administratīvo aktu un faktisko rīcību ir tāda, ka tiek radītas nevis tiesiskas sekas, bet faktiskas sekas. Un tātad šai rīcībai ir jābūt no valsts varas institūcijas puses. Tātad, piemēram, policists, ugunsdzēsējs, piemēram, ja jums, teiksim, aptur jūsu mašīnu, vai iešauj jūsu riepāju mašīnā, tas ir tā varētu būt faktiskā Bet ar policiju tur diezgan uzmanīgi, jo tas, tur jāskatās, vai tas tomēr ir krimināla procesa piemērojums normas, vai tas ir administratīva procesa. Vai administratīvas atbildības likums. Tur ir ļoti īpaši jāskatās, jo administratīvais atbildības likums lēmums par sodu piemērošanu, par, piemēram, ātruma pārsniegšanu, tas nav skatāms administratīva procesa. Bet, tas ir cita pārsūdzības. Ar policiju tā kā uzmanīgi, bet ar citām iestādēm pārsvarā tas strādā. Pie tam ne tikai valsts iestādes, arī tie subjekti, kuriem deleģēts, piemēram, ārstu biedrība, kurai ar likumu deleģēts pārbaudīt tur ārstus un tos certifikātus, tā ka tas arī ir iespējams. Tātad, jurisprudence vienmēr ir tāda interesanta nozare, tur ir jāskatās gan konkrētais likumiskais regulējums, gan arī tie gadījumi var būt diezgan sarežģīti. Un, teiksim, cilvēks, kas domā, ka šī darbība noteikti ir pārsūdzama administratīvā tiesā, bieži vien tā varbūt pat nav, jo, piemēram, administratīvo pārkāpumu lietas izskata vispārējās jurisdikcijas tiesa. Tā ir arī atšķirības starp vispārējās jurisdikcijas tiesu un administratīvo tiesu. Līdz ar to šie jautājumi ir mēdz būt sarežģīti, un tāpēc tomēr vienmēr ieteiktu meklēt jurista palīdzību, un šie jautājumi vienmēr nav viennozīmīgi traktējami. Šeit vairāk tie strīdi ir arī augstākajā tiesā. Piemēram, tā pārsūdzības kārtība uzreiz tur, ja pirmā instance atsakas pieņem pieteikumē, tas nav izskatāms administratīva procesa, visklasiskais atteikumu pamats. Uzreiz pārsūdzams nevis apgabalties, administratīva apgabalties, bet gan senāta. Un pašlaik jauna judikatūra ir tāda, ka altuma lēmumi pieņemti, tas arī ir administratīva procesa ietvaros, jo altuma kaut kādu veidu arī tā publiskajā sektora nodarbojas. Jo, piemēram, obligāti jākonstatē, ka tas ir kaut kas publiskajā sektorā izdarāms, arī studentu lietas, piemēram, tas ir pakļauts izskatīšanai administratīva procesa, jo studenti ir īpaši pakļauts personas iestādē un lēmums par disciplināru sodīšanu vai tur kaut kādu eksāmenu anulēšanu ir izskatāms un pārbaudāms administratīva procesa. Arī man prakse, kas ir pašlaik judikatūra, tas ir par to, ka ja pat augstskola ir pieļauta emocionāla vardarbība, tad būtu izskatām tikai gadījumi, ja tas ir būtisks cilvēktiesība aizskarums, jo pat par sevi tas vēl nenozīmē, ka ir tas tiesības sūdzēties, teiksim, par katru vārdu izteikto, kas ir tikko novembrī bija publicēts. Pilnīgi pareizi, tieši tā, tātad administratīvā akti var būt tikai tādā gadījumā iestādes iekšēji lēmumi, un, teiksim, arī augstskolas studenti bieži vien domā, ka viņi uzreiz, piemēram, var iet uz administratīvo tiesu. Tas tā nav sākumā, viņiem, piemēram, ir jāiet uz augstskolas akadēmisko šķīrēju tiesu, piemēram, kas var būt augstāk iestāde. Un es varu no savas prakses pateikt, ka ļoti bieži cilvēki, diemžēl pieļauj kļūdu, ja viņi uzreiz iet uz administratīvo tiesu, tiklīdz kā ir kāds lēmums un domā, ka, teiksim, administratīvā tiesa pieņem
pieņems šo. Tas nav visizplatītākie kļūdi, jo beigas taču rakstīts to kārtība, kāda ir jāpārsūdz, vai no sākuma jāapstrīd. Bet cilvēki vienkārši neizmanto to tiesību. Jā, viņi neizmanto, viņi uzreiz iet uz administratīvu. Ne, vispār neiet nekur. Principā, nekur neizies un viss tā kā kļuvis neapstrīdāms. Tas administratīvais akts. Tātad, ja persona neizmanto savas tiesības aktīvi, kā jau Arsenijs pareizi pateica, tādā gadījumā šis administratīvais akts kļūst neapstrīdams, un tātad tev nav teorētiski vairs tiesību iet uz administratīvo tiesu. Protams, administratīvai tiesai ir tiesības, piemēram, kaut kādos gadījumos šo te administratīvo procesu atjaunot, bet tātad šie te iemesli, kāpēc šis administratīvais process varētu tikt atjaunots, ir ļoti, ļoti šaura traktējuma, un tur ir jābūt iemesliem, kas ir ārpus šīs personas kontroles. Uz tiesu var atjaunot tikai, ja lieta jau bija tiesa ar iestādēm. Mūsu praksē visos gadījumos tie ir atjaunojumi un uzreiz labvēlīgais lēmums. Mūsu klients, kurš saņem martā, saņem to lēmumu par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestu, viņš to nesaņem faktiski, jo bija tas tehnisks kļūdas, ko arī valsts prezidents konstatēja citu starpā, bet pēc tam mēs uzsakam administratīvu procesu no jauna. Beigas šis lēmums tika apturēts, atkārtot medicīniska pārbaudē, un viņš tikko saņem lēmumu par to, ka viņš nav derīgs un viņš vairs nebūs iesaucamais tajā militārajā dienestā. Līdz ar to tas bija diezgan labi. Otrakārt arī bija par to, ka atteikums izmaksāt uzturlīdzekļus dēļ tā, ka TEVS netika reģistrēts, savukārt TEVS reāli eksistē, bet Vācija, un kad Pilsonības migrācijas lietu pārvaldē atjaunoja to teva statusu, sanāk, piereģistrē iedzīvotāju reģistrā, tad uzreiz atkal lēmums atcelts. Tas pirmkārt uzsākts administratīvs process no jauna un lēmums par uzturlīdzekļiem. Uzreiz. Un plus par pirmo bērnu tāpēc mani iesniegumu, par otro bērnu iestāde vispār pēc savas iniciatīvas to izdarīja. Jo, kā es skatos, dažādas iestādes noteikti ievēro to 5. pantu, administratīvu procesu likuma privātpersonas ievērošanas princips, tas noteikti uzturlīdzekļu garantiju fonds, noteikti aizsardzības ministrija, ar ko mēs sadarbojamies tajā lietā. Tā kā tas bija diezgan labi, jo tur arī tas nav pienākums, piemēram, vairāki tur tiesas spriedumi vai lēmumi par lietas izskatīšanu pēc būtības, ka tas ir izpildu lietas. Tur visos gadījumos teiks, ka vidam ir pienākums. Tur viņi nevar pateikt, ka labi, tur dienu vēl uzgaidīsim, kamēr jūs samaksāsiet, bet tad nedrīkst darīt, jo pienākums uzreiz konstatēt nokavēt nodokļu maksājumu, būs jāpieņem lēmums par nokavēt nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot, ja likumā tie šķērsli ir kaut kādi. Ir jāstāsta, pārsvarā ir tā, ka tiešām iestādes šīs kļūdas reti, kad pieļauj, bet ir gadījumi, protams, ka iestāde pieļauj šādu kļūdu un administratīvā tiesu praksē parasti ir tā, ka tomēr administratīvā tiesa pievienojās iestādes motivācijai, bet principā, tāpēc arī ir vajadzīgs, kvalificēt juristu palīdzību, lai, šādus gadījumus iespējams atklāt šādas iestādes kļūdas. Jāskatās, protams, kāds ir, personai vai šis likumiskais regulējums ir labvēlīgs un ir jāievēro ļoti svarīgi ir šie, kā jau Arsenijs pareizi minēja, šie administratīvā procesa principi, kas ir raksturīgi tieši administratīvam procesam, proti, ka iestāde nevar darīt neko tādu, kas būtu kaitīgs privātpersonas interesēm. Viņai ir stingri jāievēro likumiskais regulējums. Ja tā nenotiek, tādā gadījumā šis administratīvais akts var tikt atcelts arī pamatojoties uz dažādiem administratīvā procesa principiem, kas iestāžu un arī tiesu praksē tiek ļoti bieži arī atsaucās. Es teikšu otrādi, ka iestādes visu laiku pieļauj kļūdas, jo nekompetentu darbinieku dēļ tas notiek, bet ir dažādi tomēr gadījumi, kad augstāka iestāde var kaut ko atcelt. Piemēram, man bija par slimības pabalstu, tur bija atteikums, jo it kā es neesmu tur sociāli apdrošināts, lai gan esmu un maksāju 1000 nodokļus gadā, bet tur bija kaut kāda problēma apmaiņā starp vidi un vēl sociālas apdrošināšanas aģentūru, un tur pat tas nebija lēmums par apstrīdēto aktu. Tur vienkārši augstāka iestāde iedeva rīkojumu
izlabot kļūdas. Varbūt administratīva procesa tiesā, kā tas atšķiras no civila strīda, jo juridiska literatūra izteikts, ka civila procesa tiesa ir pasīva, vienkārši vāc pierādījumus un pēc tam tos novērtē. Savukārt administratīva procesa ex officio jau tiesa pati lems, kas ir labāk, var pateikt kādus pierādījumus papildu vajag, lai gan tas ir arī civila process, bet tur vairāk par to sacīksti, ka vajag obligāti pierādīt katru to savu apgalvojumu. Pienākums pierādīt, bet administratīva procesa tas vairāk kā ieteikums un palīdzība privātpersonai. Arsenijs jau tieši pareizi arī pateica, tātad galvenā atšķirība vismaz formāli tādā mācību grāmatas formā ir tāda, ka administratīvā tiesai ir tā saucamais objektīvās izmeklēšanas princips raksturīgs. Tātad viņa pati var vākt pierādījumus un pat, ja, persona nav savākusi visus pierādījumus teorētiski, tas patiesības noskaidrošanas pienākums, tas ir faktiski uzlikts uz administratīvo tiesu, ja? Kur pretī civila procesā ir raksturīgs sacīksts princips, kurā persona būtībā pati vāc pierādījumus, un tad būtībā tiesai, kā jau Arsenijs pareizi minēja, ir pasīvāka loma, viņa tikai novērtē šos pierādījumus, ko viņai iesniedz jau puses. Bet būtībā administratīvai tiesai ir jāpārliecinās, ka viņai ir pietiekami daudz pierādījumu. Ja viņai šo pierādījumu nav pietiekami, tad teorētiski viņai pašai ir jānoskaidro objektīvā, tas ir arī objektīvās izmeklēšanas princips būtība, tad šī patiesība. Tiesa parasti to arī izmanto, kad pārbauda, vai vispār pieteikums ir pieņemams, jo manas lietas, ar ko es biju saskries, tur bija, ka tiesa pagarina termiņu, lai vienkārši pieprasītu informāciju, vai jūs sniedzat atbildi pēc būtības. Iestāde ļoti viegli nesniedz atbildi pēc būtības, bet kad saņem tiesas pieteikumu, tajā pašā dienā pirmkārt sniedz atbildi pēc būtības, un pēc tam atbild tiesai, ja mēs šodien arī sniedzam to atbildi, un tiesa skata, ka visus tiesību aizskrumi nav, jums šodien arī atbildē, un atsakas pieņemt pieteikumu. Un sanāk, ka es vairākas tādas lietas vienkārši samaksāju tie 30 eiro valsts nodevu. Faktiski iestāde neatbild apzināti, vai tas ir prokuratūra, vai izglītības kvalitātes valsts dienests, un pēc tam, kad saņemot tiesas pieprasījumu, viņi atbild un pasaka tiesai, jā, protams, mēs šodien atbildējam. Un tur arī likuma pateiks, ka jāatbild, tā kā tur būtisks kaut kāds aizkarums tikai tad pakļauts izskatīšanai. Jā, tātad tiesas pirmais pienākums, tad, kad viņi saņem pieteikumu, ja, administratīvā lietā ir patiešām iegūt visu iespējamo informāciju, un parasti ir dažādi informācijas pieprasījumi iestādēm. Ja. Manā praksē nav bijis tā, ka, iestāde uzreiz atbild iesniedz pieteicējiem par to, ka viņa, pieteikums netiks pieņemts, jo ir formālie kritēriji, kas ir jāievēro, ja, lai, ierosināt šo administratīvo lietu. Līdz ar to tiesai ir pienākums sākumā izvērtēt, vai viņai ir pietiekami daudz pierādījumu. Ja viņai tik daudz pierādījumu nav, tad viņa sākumā skatās šos formālos kritērijus un pēc tam iegūst šos pierādījumus. Līdz ar to parasti jau ir tā, ja vien pieteicējs nav kaut kāda veida formāla pārkāpuma veids, tad tiesai ir pienākums, tad administratīvā procesa likums nosaka formālas pieteikumu pieņemšanas kārtību. Ja, tātad, ja šie pieteikumu pieņemšanas kārtība ir ievērot, tad tiesa pieņem šo pieteikumu. Ja. Galvenā varbūt problēma ir tāda, te mēs nonākam arī pie civilu lietu, administratīvo lietu dalījuma. Galvenā problēma, un droši vien tas biežākais pamats, kāpēc administratīvā tiesa varētu nepieņemt kādas personas pieteikumu, ir tas, ka šī lieta, nav izskatām administratīvā procesa kārtībā, vai, Jā, to mēs jau izdarām. Jā, tas varētu būt tāds. Primāri, tajā, civilietas visu gandrīz, manuprāt, pieņem, pēc tam var tur jau izbeigt vai noraidīt, bet administratīva tiesa mums arī skats tur Instagrama tiesas sekretāri vai palīgi, kuri strādā pašlaik Rīgā, bet tiesa primāri skatās, lai nepieņemtu. Tas ir galvenais, manuprāt, ko dara, lai nepieņemtu, jo administratīvā procesā tiesa ir diezgan labas tiesības gan atteikt pieņemt, gan atteikties izskatīt, kad acīm redzami nepamatots, un visas citas iespējas, lai to nepieņemtu. Kā tikt no šīs lietas? Pirmais tiesneša uzdevums ir mēģināt saprast, kā tikt no šīs lietas vaļā. Ja? Un, administratīvā procesa likums, protams, ļauj viņam to darīt,
Jā. Nu, es tā ziņā, Jā, tas ir tāds interesants jautājums. Tā kā acīm redzam, traucējoši pravnieki, par ko mēs arī runājam ar Rīgas pilsētas tiesnešu palīgu, kad vairāk tas ir ieslodzījuma vietas, kuras sūta visu laiku, un tas ir izskatāms tikai pirmā instancē un nav pārsūdzams. Jā, vai citi tur traucējuši pravnieki, kuri pat nespēr, ka tas nav izskatāms, bet par traucējušiem pravniekiem nevar uzskatīt tos, kuri piemēram, Altumu iesniedza par Altumu lēmumu, bija atteikts pieņemts un senāta panākta uzvara. Līdz ar to tas noteikti, ja advokāts, piemēram, vai jurists uzskata, ka ir izskatāms, tiesa uzskata, ka nē, un pēc tam pārsūdz un uzvar. Tā kā tas vēl nav tas problēmas. Jā, tas ir vienmēr tāds sarežģīts jautājums. Par to, vai pieņemt pieteikumu, nepieņemt pieteikumu, ja tiesai ir iespējas kaut kādā veidā vai nu pieņemt, vai nu nepieņemt. Visticamāk, ka viņi pieņems lēmumu nepieņemt, jo, diemžēl, lietu noslodze arī tiesās ir diezgan... Jā, bet tas, teiksim, tas princips arī, lai gan tas tiesības formāli ir, bet, labāk tomēr jau izskatīt un ar spriedumu izskaidrot. Piemēram, kas bija ar mūsu to klientu no Amerikas, tiesa arī ar spriedumu izskaidroja, ka viņam nav tas tiesības. Nevis vienkārši uzreiz atteikt pieņemt, ka nav pamatots, jo viņš arī tajā pieteikumā uzrakstīja uz vienas lapas, ka lūdzu pārbaudiet, ko man uzrakstīja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora. Un tiesa arī pārbaudīja un pateica, ka kur tas normas, ka jums nav tiesības. Mēs no savas puses uzrakstījām to paskaidrojumu, ko arī Arturs rakstīja, bet tā kā klients dabūja tieši, ko viņš vēlas, tā kā tiesa pārbaudīja. Un viss, principi, tas ir labi. Nevis uzreiz teiktu, ka jums nav tur subjektīvas tiesības uz pensiju, tā kā pirms šķietami tiesa tur kaut ko konstatē. Tā kā dēļ tā arī cilvēki grib tur atnākt un pajautāt, kas notiek. Tas faktiski ir, ka juridiska palīdzība savā ziņā. Jo principā arī nevajag baidīties pārsūdzēt tiesa, administratīva tiesa, tur viss būs, teiksim, izpildīts tā, ka ir jums labāk, jo arī senāta praksa ir tāda, ka tiesa pati var parinterpretēt, piemēram, tur cilvēks, es gribu pensiju, tas acīm redzami nav juridiskais formulējums, bet gan tas būs tā kā pieteikums par labvēlīgu administratīvu akta izdošanu. Bet, ja tas ir pensija, piemēram, tur 30 eiro, kaut kādā, nezinu, tur dienā vai 1000 eiro, bet ja jūs gribat 1500, tad tas ir par labvēlīgākā administratīvu akta izdošanu. Jā, vai par labvēlīgākā. Jā, par juridiskām lietām nevajag domāt, varat rakstīt droši, ka jūs gribat galvenais valsts valodas normas ievērot, un tad tiesa pati izdomās, kas tas ir, atzīt par pretiesisku, tur par atlīdzinājumu, faktiska rīcība. Tā. Jā, tiesā ienāk ļoti daudz šādas prasības, kurās iesniedzējs tiešām nav, teiksim, noformulējis gan iestādē, gan tiesā, nav pareizi noformulējis savu prasību. Tiesai tiešām ir pienākums, un tas ir viens no sarežģītākiem uzdevumiem, varbūt pēc administratīvo tiesnešu palīgam pārinterpretēt šo prasību, ko tad šī persona vēlās. Un teiksim, tāpēc juristu uzdevums, lai būtu, ir sniedzot juridisko palīdzību, viņam šo pieteikumu ļaut uzrakstīt tā, lai tiesai būtu vieglāk interpretēt, ko viņi vēlās, bet tiesai nav pienākuma atteikt šo pieteikumu tikai pamatojoties to, ka šis prasījums nav pareizi formulēts. Jā. Tad kāpēc arī runājam par administratīvu tiesu? Jo Arturs arī kādu laiku strādāja administratīvā rajona tiesa Rīgā. Mūsu pirmā un galvenā faktiski, jo vairākas lietas tur ir piekritīgas. Piemēram, ja pat cilvēks dzīvo ārzemēs, tad tur. Tas arī par piekritību ir interesants jautājums un izdarīts tieši dēļ tā. Piemēram, šodien man atnāca uzziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Tas bija Valkā. Un pēc sila procesa, ka tur juridiski adresi viņi, Rīgā, bet, ja skatāmies, piemēram, Valkā, tad tas ir, laikam, Vidzemes rajona tiesa vai kaut kas tāds, civila lieta, bet administratīvā procesa tur izdarīts tā, pēc pieteicēja deklarēt dzīvesvietas, lai cilvēkam, piemēram, lēmums atnāks no vairākam tur reģionālas iestādēm, piemēram, tur lēmumi par pagarinājumu pieņemami Liepājā visvairāk, un sanāk, ka tur jābrauc, bet tas ir izdarīts tur, kur cilvēks dzīvo, lai iestāde brauc. Tas ir tas privātpersonas ievarošanas princips. Tad varat pastāstīt, ka strādājat administratīvajā tiesā, tiesnešu palīgs, ar ko konkrēti nodarbojas, un kāda atšķirība starp parasto tiesu, faktiski tiesa vai tiesnese, palīgs un sekretārs, tas trīs lomas.
Nu, jā, tātad es strādāju administratīvā rajona tiesā Rīgā tieši pirms apmēram 4 gadiem, 2020. gadā, un es biju piesaistīts es biju brīvais palīgs tajā laikā, man bija prakse bakalaura studiju laikā, un es palīdzēju tiesnesēm, attiecīgi Līgai Biksiniecei Martīnovai un Rudītei Miglai par jautājumu, tad šie jautājumi bija varēja būt ļoti dažādi. Arsenijs jau ļoti pareizi minēja, ka visbiežāk administratīvā tiesā vēršās iestādē īpaši pakļautas personas, kas ir ļoti interesanti. Tie ir dažādi, ieslodzījuma vietās esošas personas, ja, tās var būt personas, kuras vēlās, piemēram, ieceļot Latvijas Republikā, ja viņi apstrīd, piemēram, ieceļošanas aizdevumu, tad imigrācijas lietas, ļoti daudz ir administratīvā tiesā, ļoti daudz ir vidu lēmumi, tad audita lēmumi tiek apstrīdēti. Pirmās instances tiesneša uzdevums, tiesneša palīga uzdevums lielā mērā ir izskatīt pieteikumus. Ja? Izskatīt pieteikumus, dažādus, kas ienāk dienā, var būt ļoti daudz šādu pieteikumu, un, pārbaudīt sakumā, vai viņš ir izpildīts likuma prasības, vai var vispār to pieņemt. Pateikt, ka kur pielikumi tādi, adrese ir, vārds ir. Pēc tam, kāda notiek tā kārtība. Mēs salīdzinām ar iepriekšējo to epizodi, kur par Rīgas pilsētas tiesu runājam. Tā kā palīgs atnāca, paņem dokumentus, novērtēja, vai to tiesu tomēr vērtē? Tiesnesis pats. Principā ir tā, ka tiesneša palīgs ir tas, viņš ir pirmais bastions jautājumā par to, vai šis pieteikums var tikt pieņemts, nevar tikt pieņemts. Un administratīvā tiesā atšķirībā no civila procesa, ir tā, ka ir šie pieņemamības kritēriji, bet viņus administratīvā tiesā skatās stingrāk, galvenokārt tāpēc, ka ir šī īpašā ārpus tiesas izskatīšanas kārtība. Ja? Tātad ir... Piemēram, ir pievienots pielikumi. Tur vīta audīta lēmums, ģenerāla direktori tur lēmums atstāt negrozītu, sakotnēju lēmumu ir iesniegts tas pārsūdzība, apstrīdēšanas iesniegums, pieteikums iesniegts termiņā, 30 eiro valsts nodeva samaksāta, tie ir formāli. Visi dati uzrakstīti, tā kā lūgts atcelt ar to pieņemšanas datumu. Tā kā atbilst pēc tam, kas notiek tālāk. Tad tiesa paņems, tiesnes vai tiesnes paņems un rakstīs lēmumu, vai arī palīgs to rakstā. Parasti ir tā, ka pieteikuma stadijā to lemj palīgs. Ja? To lemj palīgs, pieteikumu izlemj palīgs, tiesneša palīgs, un tiesneša uzdevums parasti ir rakstīt tieši spriedumus. Bet tas ir dažādi atkarībā no tiesas sastāva, bet principā tiesnes ir tas, kas vienmēr pieņem gala lēmumu. Ja? Viņš vienmēr ir tas, kas... Jūs rakstat projektu, pēc tam... Jā, tiesnesim vienmēr ir gala vārds, un tas ir ļoti svarīgi, bet, pieteikumu projektus, ja, un arī bieži vien tiesneša palīga uzdevums ir rakstīt arī, spriedumu aprakstošās daļas, ja, tātad, kas ir noticis, ja, tātad, konkrētajā lietā, tas arī ir tiesneša palīga uzdevums, bet, protams, ka gala vārds ir pieder tiesnesim, jo tiesnesis ir tas, kas šos nolēmumus, ja, lēmumus, arī, protams, arī pilnīgi dabiski arī spriedumus parakst. Ja, tiesnesim ir gala vārds, bet tas notiek tiešā saistībā, tiešā saskarē ar tiesas sēžu sekretāru, un arī tiesas sēžu sekretāra primārais uzdevums ir dažādu juridiski tehnisko darbu izpilde, ja? Tātad, piemēram, protokolu gatavošana, ja? No tiesas dokumentu nosūtīšana, ja? Tātad pavēstes, tiesas pavēstu nosūtīšana, dažādi, bet manā pieredzē ir tā, ka, tiesas sēžu sekretārs, labs tiesas sastāvs ir kā zelta vērtē, jo tiesneša palīgs nevar bez laba tiesas sēžu sekretāra, un tiesas sēžu sekretārs, protams, arī ļoti bieži sniedz atbalstu arī tiesneša palīgam, un, protams, labs tiesas sastāvs, tas ir ļoti no svaru. Jā. Un, protams, arī runājot varbūt par administratīvo tiesu tiesnešiem, parasti ir tā, ka administratīvo tiesu tiesneši specializējās konkrētās lietās. Rīgas rajona tiesā,
cik man zināms, tad ir visi tiesneši skata vidlietas, nodokļu lietas, jo teiksim, šo lietu apjoms ir pietiekami ievērojams. Jā. Atkal vidu lieta, tā kā vidu vairākus lēmumus var pieņemt. Tur parasto kaut kādu deklarāciju grozīt vai audīt lēmumus, vai vakar mums bija epizode par transferu cenām, kas ir diezgan sarežģīti jautājumi. Bet tur tā kā specializētas konkrētas lietas, būvniecības lietas, tas ir atsevišķi laikam kategorija konkurences tiesību lietas, bet tas uzreiz uz apgabalu tiesu. Tas ir uz apgabalu tiesu, jā. Konkurences lietas izskata apgabalu tiesu, jā. Jā, un tad... Kas vēl tur bija? Tas sadale, sociālas apdrošināšanas lietas un kas tur ar tiem īpaši pakļautam personu, tas laikam... Jā, tas ir būvniecības lietas. Teiksim, tas, ar ko tiesa varbūt nodarbojās arī bieži, viņi skatās arī dažādas informācijas pieprasījumus. Teiksim, persona lūdz piešķirt informāciju. Jā, teiksim, tad atbildes sniegšana pēc būtības. Jā, jautājums. Un tas ir atkal jautājums, vai tas ir teiksim, jāizskata administratīvā procesa likuma kārtībā, vai tas ir jāizsniegt iesnieguma likuma kārtībā, vai tas ir jāizskata, piemēram, informācijas atklātības likuma kārtībā. Jā, tad arī šīs ir sarežģīti jautājumi. Galvenais jautājums, kas būtu personai, ja viņi vēlas administratīvā tiesā vērsties, galvenais jautājums ir par to, vai personai ir subjektīvās tiesības vērsties administratīvā tiesā. Šis ir jautājums arī par šīm informācijas atklātības lietām. Ja tad cilvēks, piemēram, viņam ir kaut kāda veida informācija, ko viņš vēlas iegūt no iestādes, iestāde ļoti bieži atsaka šīs informācijas izsniegšanu. Atkarība piemēram, iestāde. Jā, piemēram, gandrīz visos gadījumos sniedz mums pārvadnieku adreses, tas pakalpojums 10 eiro maksā. Jā, tas ir strīdīgi pieprasījumi, piemēram, tur, kad prasa, kur ceļoja tur valsts aizsardzības tur ministrs. Jā, tad to atsaka, bet ir praksa, kad pēc tam visu to sniedz pēc tiesas sprieduma. Varbūt kaut kādas svarīgas lietas vai liela nodokļu uzrēķina? Jā, piemēram, administratīvā tiesa bieži vien izskata arī politiski diezgan jūtīgas lietas. Piemēram, atsevišķi, tas, ko avīzēs neraksta, teiksim tā, ja? Piemēram, konkrēts politiska partija strīdējās par nodokļu uzrēķinu, un, teiksim, administratīvā tiesa pateica, ka viņai ir nelikumīgi samaksāti, nesamaksāti būtībā, jāsaka tā, nodokļi. Ja? Tas ir politiski jūtīgas lietas, kas nonāk administratīvā tiesā. Manā pieredzē visinteresantākā lieta bija par personu, tātad par ieslodzīto, kurš strīdējās, ka viņam cietuma slimnīcā netika izdota zobu protēze. Ja? Tad netika salabota zobu protēze, un viņš iesniedz pieteikumu administratīvajā tiesā. Un arī šādas lietas izskatās. Bet tas nav gan smieklīgs. Mēs viņam piešķīrām noteiktu mantisku kompensāciju par zobu protēzi. Jā, bet pašu zobu protēzi mēs neatradām, un pašu zobu protēzi mēs arī neapskatījām, protams. Bet, jā, persona cietuma slimnīcā sūdzējās, ka viņa nepietiekami ir, un kas arī, protams, ir cilvēktiesību jautājums, jā, nepietiekami iespējams salaboja zobus cilvēciņam. Bet beigas novēlējumi varbūt skatītājiem? Novēlu vienmēr apdomāties un vienmēr, protams, persona var sniegt juridisko palīdzību sev pašam, bet es tomēr novēlētu izvēlēties kvalitatīvu juridisku palīdzību, tā skaitā administratīvajās lietās, jo tas viss tomēr process ir diezgan komplicēts, un mēs, teiksim, ik viens jurists, arī Arsenijs, vēlas jums sniegt tikai labāko juridisko palīdzību. Paldies! Jā, paldies tad, par to, ka atnācim. Tad, jā, droši rakstam, ja vajag juridisku palīdzību, administratīvas tiesības diezgan tagad izplatīta mūsu praksē, un tad varēsim noteikti jums palīdzēt.